Labdien! Man sauc Kārlis Sūna, un šeit es mācīšu pamācības, kā taisīt video pamācības, kā taisīt mājaslapas un vēl daudz ko citu saistībā ar datortehniku. Labdien visiem! Šeit es Kārlis Sūna, un dotās pamācības būs veltīts tīri Windows apgūšanai. Tātad, ar ko sāksim? Sāksim ar to ar vienkāršāko, kur atrast ieslēgt izslēgšanas pogas. Datora ieslēgšanas pogas ir uz pašas kastes, tāda liela poga, ko ieslēdz, un tad ieslēgsies dators. Un izslēgšanas datoru, lai izslēgtu datoru, ir jāiet šitien te. Un gribēju pateikt to, ka šī ir Windows 7 Ultimate operētāja sistēma. Uzspiežam šeit ar labo pels ar kreiso pels taustiņu. Shutdown, šitien parādās. Switch users nozīmē to, ka ja jums ir vairāk lietotāji, tad uzspiedīsies to, un ja jums ir vairāk lietotāji, tad parādīsies un varēsiet izvēlēties tos lietotājus, ja jums ir vairāk. Piemēram, man tikai viens lietotājs ir Kārlis, un tāpēc es nevaru pāriet. Jā. Principā varu, bet tad es nevarēšu ierakstīt vairs. Tātad nākamais logo, tas ir izslēgt. Lock, tas ir uz atslēgu pāriet. Restart ir restarts, restartē visu datoru. Sleep, tas ir sleeps vairāk, tas tad aizies miega režīmā. Vienkārši, kad tu beidz, piemēram, darbu, tad, lai negrib slēgt ārā kompi, tad tu vienkārši uzslēdz sleep miega režīmā, un viņš aiziet miega režīmā. Var teikt, gandrīz kā izslēdzās. Jā. Tas tā kā iesākumā būtu viss, un tālāk jau iesim cauri šiten visam documents, pictures, music, games, computers un tādā garā. Jā. Labi, ok, paldies, ka skatījāties, un ja šī pamācība jums patīk, tad vienkārši pasakiet paldies. Ok, labi, čau, līdz nākamajai pamācībai.